Sveiciens visiem! Paldies, ka esat klāt Van Goga gleznošanas nodarbībai. Šodien mums ir zvaigžņota nakts. Rekur te man stūrīti, tā bildīte. Bet šeit arī izligo arī citas Van Goga gleznas, lai tā kopumā var iepazīties. Jā, noteikti slavenas saules puķes un arī tas krēsels. Un šeit istaba, jā, Van Goga. Tas ir tādas slavenas viņa gleznas. Šeit ir arī viena glezna, kas nav tik slavena, bet es viņu izvēlējos. Kur arī Mārtiņa, super. Bet es viņu izvēlējos, jo šeit var ļoti labi redzēt, ar ko mēs parasti varam atpazīt Van Gogu, jo viņam ir tādas gārākas līnijas, jā, te viņu otu triepieni, jā, nevis punktiņi, bet vienkārši nedaudz tādi garas līnijas. Un tas būs arī šodien, tā zvaigžņota naktī, arī būs tādas garas līnijas, un tas ir viņa tā kā stils. Jā, tad, kad mēs skatāmies gleznas, to var tas laikam ir Van Gogs, jā. Super, šito nost, tas laik tā kā kopumā, jā, lai zin. Un kas man šodien ir? Tad man ir arī, kā parasti papir lenta, jā, tie, kas šodien pirmo reizi, tad es parādīšu ļoti vienkārši, kā mēs to lietojam. Man ir liela otiņa un maza otiņa. Jā, tad liela vajadzēs sākumā, visu to tumšu fonu uztaisīsim. Un ar mazāko jau taisīsim tas līnijas, par ko es stāstīju, jā, Van Goga. Un šodien arī var pamēģināt strādāt ar kociņiem, kas mums parasti vanas istabā, lai tirīt ausis. Bet forši ar viņam arī var likt punktiņus, jā, lai zvaigznes sanāk. Un arī pat tas līnijas, jā, ja, piemēram, otiņas nav tik tievas, tad arī kociņi var forši nodarēt, jā. Un arī, kur šeit man ir krāsas, kas tā kā pārsvarā šodien būs vajadzīgas. Tad tumši zils, jā, noteikti. Pēc tumša zila mums arī vajadzēs arī melno, mums būs. Tad mēs sāksim strādāt ar dzelteno, oranžo. Noteikti vajadzēs balts. Šeit man tāds maz balts, bet kopumā es vienmēr iesāku. Uzreiz nopirkt lielu baltu buņģu, un tad būs miers, jo balts vienmēr ir tā krāsa, kas baigi ātri iziet. Un beigas arī nedaudz zaļš mums vajadzēs tur, kur lejā būs, jā? Super! Tā, krāsas sākumā smalju. Jā, šitas otiņas arī šeit. Jā, un tad piestiprinām lapiņu, zinu, daži jau sagatavojas. Jā, ļoti vienkārši. Tad es vienkārši paskatos, cik man vajag, tad es noplēšu. Un es lieku. Un es varu arī izvēlēties, cik lielu to baltu rāmiti man vajag. Jā, tad šeit skatos un pielimēts. Jā. Tas palīdz nostiprināt lapu šeit. Bet tas palīdz arī, lai beigas mums sanāk tas balts rāmī. Jā. Jā. Es atvainojos par troksni, ja jūs to dzirdat. Diemžēl ir arī remonts kaimiņiem. Tāpēc, bet ceru visu var labi dzirdēt. Super. Tā, rāmīts ir, papīrs gatavs. Šodien gandrīz mums nebūs jāglezno daudz ar zimuli. Mēs uzreiz iesim ar otiņu. Mums vienīga līnija, ko mēs tagad uztaisīsim ar zimulīti. Tas būs šeit lejā. Jā, tā apmēram tāds tā kā, šitais tā kā pauguriņš šeit, jā. Šeit viņam lejā ļoti daudz tur mājas, visu kaut ko. Mēs tu, protams, uztaisīsim. Ja? Tad šeit vienkārši tāds neliels pauguriņš. Tālāk, ja? Netaisiet tik lielu, lai ir vairāk vietas debesīm, jo, protams, debesis ir tas galvenais, kur būs daudz zvaigznes un būs gan arī mēnesis, ja? Tur viss notiks. Bet šeit lejā tā, lai kompozīcijai sanāk smukāk. Ja? Super, tas arī viss, ko vajadzēs uztaisīt ar zimuli.
Un nākamais solis, tad mēs uzreiz ņemam tumši zilo krāsu. Nu, tad skatāmies, jā, kādas zilas krāsas parasti ir. Paskaties. Super, jā, redzu, Jasmina, forša līnija, malāc. Man arī ir smukā oranžā krāsa, smuka. Labi, tā oranža krāsa tev noteikti noderēs, bet viņa būs ceturta pēc kārtas. Sākumā tad būs tā zila, der visādās, gan ultramarīna krāsa der, jā? Bet jo tumšāk, jo labāk. Tad paskatāmies, kurā ir tā tumšā krāsa, kas jums ir. Jā? Vai nu te kobalta zila krāsa, vai ultramarīns der arī. Jā? Un ko mums vajadzēs izdarīt? Mēs vienkārši ņemam lielu otiņu un visu šito virsmu mums ir jānokraso. Tāpēc tagad būs tāds, jā, sienas krāsošanas darbiņš, var uzreiz likt vairāk krāsas. Jā. Ja jums, piemēram, guaša un bunģiņa, tad no turienes strādāt, jā? Melnu vai zilu? Jā, tumši zils. Man šeit kaut kas skaņojas. Paldīšu. Tumšu zilu? Tumši zils, tieši tā. Arī, kur tagad labāk. Tumši zils, un mēs nokrasojam visu augšējo daļu. Tad visu, kas ir virs līnijas. Ja? Šeit mums būs, mēs sagatavosim mūsu tumšas debesis, jo ir nakts. Tā glezna arī saucas zvaigžņota nakts. Un ir zvaigznes, ir mēnes. Nu, tāpēc tai tumšai krāsai zilam jābūt tumšam. Ja? Un krāsojam visu to augšējo daļiņu. Šeit nav jāuztraucas, ka tur paliek kaut kādi tie otu līnijas. Ja? Jo mums virsū būs tik daudz kas. Mums tur būs vēl citas līnijas. Būs vēl gaišākas, dzeltenas, baltākas. Tik daudz līnijas, ka pat nevar saredzēt. Ja? Tāpēc tagad mērķis vienkārši noklāt visu šito lapu ar tumši zilo. Ja? Un, piemēram, šeit arī tas man nav jābūt baigi uzmanīgai ar šito līniju, kur ir tas kauliņš. Es varu mierīgi arī iet nedaudz pāri, jo tas kauliņš, viņš būs melns. Ja? To mēs tagad daram tas ir sagataves. Ja, tas fona krāsa. Un pa virsu pēc tam mums būs. Ja, tāpēc krāsojam visa tā augšējā daļiņa vienkārši tumši zila krāsa. Ja? Ņemam lielāku otiņu, lai ir vieglāk. Ja? Skatāmies arī ja ir cik daudz ūdens uz otiņas, jo ja ir pārāk daudz ūdens, tad krāsa paliek tāda vairāk caurspīdīga. Ja? Un tad varbūt nesanāks tik tumši. Un jā, es atvainojos atkal par troksni. Diemžēl nekādi nevaru. Remonts ir super. Ja? Redzat, es eju pāri tai līnijai arī bez bailēm, nekas slikts. Visu augšējo daļiņu nokrasojam. Super. Nesteidzamies, laiks ir. Visu sagaidīsim. Es te pa gabalu dzirdēju, ka jūs par troksni sakat, vispār nekādu troksni nevajag dzirdēt, tur vajag neuztraukties. Vismaz mēs te pilnīgi neko nedzirdam.
Tad forši, paldies Jā, par komentāru. jā, zums slāpē visas tās fonas skaņas, neko tiešām nevar dzirdēt. Tas ir laba ziņas. Paldies. Tad tagad man sirds miera, jā. Tad te var paskatīties arī, ja kaut kur kaut kas palika, var pielikt. Ja? Bet es atkārtošu, nav jābūt ideālam tam zilām. Ja? Jo pa virsu nāks visas tas citas krāsas. Man ir. Wow, es jau redzu Jasmīnai, cik forši sanāca. Tā. Merjāta, kā tev? Jau gatava zila krāsa? Jā, super. Gatavs. Jā. Es pabeidzu. Super, Jasmīna, forši. Jā, tagad sagaidīsim, lai visiem ir. Es redzu Merjāti. Cik forša zila krāsa, jā. Arī Vannaisa man rada pirksteņas. Super, paldies. Gatavs, jā. Tas nekas, ja lapa ir vertikāli, es tad skatos, Jasmīnai ir vertikāli, nevis horizontāli. Es domāju, tas nekas, jo vienkārši tā pamanīsies nedaudz kompozīcija, bet zvaigznes visu vērā. Jā, viss būs labi, nav jāuztraucas. Šī glezna var viegli adaptēties gan vertikālam, gan horizontālam. Super. Super, tad nākamā krāsa, ko mums vajadzēs, tā ir melna krāsa. Un ar melnu krāsu mēs nokrāsosim šito sauliņu, jā? Šito tā kā lejā, kur ir tas kalns. Tur būs vienkārši viss melns. Jā? Un šeit tad jau... Vajadzēs maziņo otiņu. Es domāju, šeit var to pašu, to lielāko otiņu, jo vienalga tā, šita daļa ir diezgan liela, jā? Var paņemt un var sākumā varbūt pat uztaisīt to līniju, jā, tā kā, kur bija tas kalns, lai šoreiz jau tad sanāk, lai smukāk, jā, es varu tā kā sev uzzīmēt to līniju, jā, kā man tur tas kalniņš kāja. Un tad arī nokrāsot vienkārši visa daļa. Būs. Ja? Nu, tagad mums jau ir nakts, sanāca mūsu glezna. Tad pēc tam taisīsim, lai tas spīd, lai ir zvaigznes. Ja? Kas zina, no kuras valsts ir Van Gogs, kur viņš ir piedzīvis? Vai kāds jau ir kaut ko dzirdējis par viņu, lasīja? Es lasīju, bet es aizmirstu. Labi. Tad Van Gogs, viņš ir dzimis Holandē. Ja? Viņš nāk no Nīderlandēm. Tur viņš piedzimā un tur tad viņš sāka gleznot. Un tajā brīdī, kad viņš izlēma, ka viņš būs mākslinieks, tad viņa brālis viņam ieteica doties uz Franciju. Jo toreiz Francija bija tāds mākslas centrs. Tad visi, kas gribēja kļūt par slavenu mākslinieku, visi bija tur, viņš tur arī devās. Un kad mēs pētam Van Goga tas gleznas, var arī labi ieraudzīt, kā viņa mainījies tā krāsu palete,
Jo kamēr viņš bija mājās Holandē, gleznas viņam vairāk bija tādas brūna krāsa. Un tiklīdz viņš nokļuva Parīzē, tad viņš ieraudzīja, kā glezno citi mākslinieki, un viņš arī sāka izmantot tādu impresionista stila krāsas. Tad jau bija visas tādas košas, interesantas, ja? Un tad beigas tas ultramarīns ir viņa mīļākā krāsa, ja? Šeit arī ir daudz ultramarīna. Kad izaugšu, es būšu gleznotāja, un kamēr es esmu bērns, es arī būšu gleznotāja. Gleznotājs ir ļoti forša profesija, man tā liekas, jā. Tā. Ja, tāpēc nesteidzīgi pabeidzam mūsu to melno daļu. Ja. Pēc melnas daļas noteikti labi izmazgājam otiņu, ja tā ir otiņa, ar kuru turpināsi gleznot. Ja. Es turpināšu ar to pašu tā kā lielu. Ja. Bet tas nozīmē, ka ļoti, ļoti labi es paņemu savu ūdeni un šeit tā kā pat nedaudz tā kā situ pret to dībeni, lai viss labi izmazgājas. Un pēc tam var paņemt arī salveti un arī, jā, tā kā, jo krāsa ļoti bieži paliek šeit, kur tas metāla savienojums. Un tāpēc, kad mēs ejam no tumšas krāsas atpakaļ uz gaišo, tad ir svarīgi, lai otiņa ir tīra, citādi, jā, tā viss paliks tumšāks. Mērjāt, kā ir? Super, vienu pirkstiņu redzu, Vanesai. O, Jasmina ir forša meitenēm viss. Es jau pabeidzu arī melno. Super, es ceru, ka Mārai Meici arī tur viss sanāk. Ko mēs daram tālāk? Tad ir viss kārtībā, ja melnais ir uz zielais bišķiņ. Jā, tas nekas, tiešām, jo pēc tam mums tur būs vēl mēs šeit varam redzēt, šeit priekšplānā ir tāda tā kā tāds koks, jā, un tad viņš nāks pāri, un tad tu tiksi tam pāri, pat neuztraucies, jā, ka tev nedaudz melnais tur ir. Tagad mums vajadzēs balto krāsu, un es lieku šeit blakus, un šai baltai krāsai mēs pievienosim pat nedaudz zilas krāsas, lai mums sanāk tāds gaiši zils. Ja? Mēs zinām, ka, piemēram, šeit ir svarīgi tas proporcijas. Ja? Te man ir tāda lielāka čupiņa, un tad es paņemu tikai nedaudz šeit uz otiņas gala, šeit pavisam nedaudz tas zils, šeit pat kas man palika, ja? Un tad es skatos, un tad es maisu, ja? Un ja man nepietiek, tad es aizēju vēlreiz. Ja? Un tad, lai viņš vienkārši tāds gaiši zils, bet, protams, daudz tuvāk baltam krāsam. Ja? Ja? Un es turpinu ar savu lielāko otiņu. Super. Un tagad mēs jau vilksim tādas līnijas. Gadīsim, kamēr visi arī samaisīs savu smuko krāsu. Tā, pirmā līnija mums būs šeit, tad šeit ir tāds tā kā kalns leja, tad šeit no leja, vienkārši tā kā arī, kur ir kalns, un mēs aizējām tā kā nedaudz šeit virsu tā. Šeit vienkārši tāds tā kā maziņš tāds. Kā vēl viens kalns, bet, jā, tā būs mums tāda. Nav jābūt baigi lielam, kur viņš tēmas. Jā, to mēs atkal vēl turpinam tā kā tos bāzes krāsas likt, jā, jo pēc tam tad būs vieglāk uzlikt visas tas strīpiņas. Un tagad mums nāks... Tas ir tāda krāsa sanāca. Labi, ja viņa, piemēram, tu vari droši uzlikt vairāk baltas, piemēram, lai viņa nedaudz vairāk atšķirās
no tas zilas krāsas, kas tev jau ir. Ja? Labi. Tā. Es uzlikšu tagad otru līniju, lai jūs varat redzēt, ir skaidrs. Tad šeit mums nāks tāds liels virpulis. Šitais, kurš tā kā šeit, viņš tas galvenais. Tad no augšas mēs ejam nedaudz uz leju, un tad pacelamies atpakaļ augšā. Ja? Un taisam tādu virpuli. Wow. Ja? Un tad var paņemt vēl, uztaisīt varbūt nedaudz. Ja? Tas ir tāds mūsu pirmais virpulis. Wow. Jā, nesteidzīgi. Jā, droši viņu var pat. Jā, taisim viņu tādu kuplāku, lai viņš nav kaut kāds maziņš, bet tādu pārliecinošu. Pirmais virpulis. Es skatos. Un pēc tam būs, zem viņa būs vēl viens. Šeit mēs varam arī redzēt, šeit vēl tāds. Viņš sākas tur, kur šitais beidzas, bet viņš ies uz leju. Un šeit būs viņam tāds vēl viens. Ja? Aizņem gandrīz visu debesī. Ja? Kur mums ir tāds. Šeit, piemēram, uzliku, man palika tā nedaudz pārāk balts, piemēram, ja? Visu varu izlabot ar ūdeni, ja? Ja, piemēram, es varu paņemt nedaudz ar ūdeni, nedaudz krāsas nost. Paskaties. Tā, kā tev sanāca? O, labs, jā, labi sanāk. Var jau redzēt. Tā. Un kur tad vēl? Un varam pievienot vēl vienu tādu līniju. Nu, tu tagad jāskatās, ja kam ir palikusi vieta, man arī nav palikusi tik daudz vietas, bet šeit kaut kur leja, šeit vēl tā kā, kas iet virs. Virs tam kalniņam, šeit arī var lēt. Ja? Un atkal nav baigi jāuztraucas, ka tie virpulīši nav ideāli, jo pa visu nāks visi tie otras triepieni, ja, ka Van Gogam ir. Tas visu uztaisīs smuku. Nu, re, tas būs tā, ka mums tā bāze būs jau gatava. Ja? Mēs tad varēsim arī samainīt otiņu, piemēram, uz nedaudz mazāku. Un tad mums jau sekos detaļas. Ja? Tad nākamā krāsa mums būs dzeltena. Ja? Paņēmi jau dzeltenu pirms tam. Super, tad tagad var droši likt uz paletes, tu dzeltenu. Ja? Un ko mēs taisīsim? Mēs uztaisīsim šeit lielu apli, kur būs mēnesis, un mēs uztaisīsim vairākus dzelteņus. Un maziņus, kur būs zvaigznes. Cieši tā. Tagad mums jāmanto maziņais. Tā. Paņem. Ja, un dzeltenu krāsu droši var likt biezāk. Ja? Var pat neņemt daudz ūdens,
Jā, jo, lai viņš tas slānis, un tad šeit mums būs aplītis. Kā man arī patīk darīt aplīti, mēs varam likt, jā, to otiņu un var pamēģināt, jā, var tā pagriezt, varbūt sanāk. Un tā, viņš dažreiz atkarīgs arī no otiņas izmēra. Nu, paeksperimentēt, jā. Jo māksla ir viss par to eksperimentu. Jā, un Es izzināt. skatījos vienu mūteni par eksperimentiem, un es uztaisīju eksperimentu. Forši. Patika, jā? Jā, man patīk vislabāk taisīt, un vismieklīgākais bija uz Halloween. Jā, tas bija smieklīgs. Forši. Un Super. Tad mums ir... Es nosaukšu to, kurš stājas. Tur ir vairāks bērni, tur bija bērni. Aha. Iesauc Emily Wonderlab. Tā ir vidusskola. Super, es klausos. Tagad būs jātaisa maziņus aplīti. Tieši tā. Jā, tad viens liels aplītis tur, kur būs mēnesis, un tad maziņi. Un arī tāds triks, protams, mums sākumā bija tumši melna, tumši zila. Ja mēs liekam dzeltenu pa virsmu, dažreiz ir tā, ka, viņš neparklājas labi. Un noslēpums, lai tomēr ir labāk, tad vienkārši nedaudz jāpagaida, un pēc tam mēs ar otro slāni varam vēl pielāgot. Tad otrais slānis vienmēr dod labāk to krāsu. Tāpēc bet viņam ir jābūt izžuvušam. Ja? Tad, kad ir sauss, tad var likt to otro slāni. Ja, un pagaidām tāpēc saliekam, viss kaut kur mums patīk tas aplīšas. Un var likt, ja, kāds aplītis ir lielāks, kāds mazāks, lai arī ir interesantāk, nevis visi vienāda izmēra. Droši var. Tad mums vajadzēs taisīt to koku. Koks būs, jā, bet koks būs pašas beigas. Labi. Jā. Bet tagad nesteidzīgi saliekam tas dzeltenas. Super. Un šis ir tas brīdis, kad mēs varam jau pamēģināt arī, ja kādam ir tas kociņš. Jā. Man ir kociņš. Super. Kā mēs varam ar to darboties? Mēs varam likt gan punktiņus, gan mēs varam likt šitas te tā kādas tievas līnijas. Ja? Tad, protams, Pabeidzu. Jēj! Ja? Tad es varu parādīt. Redzu, jā. Ja? Un tad var paeksperimentēt kociņu. Tad es paņemu to kociņu. Un tagad forši būtu uztaisīt vairāk tādas kā garākās līnijas, jā. Var to uztaisīt arī ar otiņu, jā, var eksperimentēt, kas sanāk vieglāk. Bet lai ir sajūta, ka tas spīd, jā, tieši tāpēc šeit apkārt mēs taisam tādas līnijas, jā. Tad es atgriežu, un tad gan apkārt mēnesim, gan apkārt šitam zvaigznem es varu sataisīt tādus nelielas. Ja nav... Es izmantoju kociņu zvaigznēm. Forši, jā. Kociņš ir tad, var paņemt vienu, pēc tam otro. Bet tagad mums būs jāstrādā diezgan daudz ar tam tīvam līnijām, jā, jo viņu būs ļoti daudz. Tāpēc var patrenēties, kas der labāk. Vai ja tev ir tieva otiņā, varbūt patiesībā ar otiņu tev ir labāk. Ja? Var paeksperimentēt arī ar to kociņu.
Tad sākumā mēs likam aplīšus, tagad mēs visu apkārt saliksim. Sajūtu, ka viņi spīd, ne? Tad mums būs dzeltenais gan apkārt zvaigznēm, gan pēc tam viņš nāks arī šajā lielā līnijā. Ja? Bet vispār Saule nav planēta. Un tad šeit mēs arī varam likt nedaudz līniju. Šeit, tur, kur ir tie virpuļi, tur būs gan dzeltena krāsa, gan balta, gan mēs atkal liksim nedaudz tumši zilas. Ja? Šeit būs tāds krāsu savienojums. Tāpēc skatāmies, vai nu kociņš, vai ja ir forša tieva otiņa, kuru tu pazīsti un ir tava mīļāka, un tu zini, kā ar viņu var. Un tad tas tievas līnijas mēs taisim tā, kā mēs sekojam to virzienu. Ja? Gan šeit, gan mēs varam arī šeit lejā uztaisīt dažas. Es vispār trenējos, kamēr jūs neesat. Es trenējos katru dienu, Forši. tāpēc man šodien sanāk ļoti. Bet tu jau pabeidzi ar dzeltenu, Jasmīnu? Es jau pabeidzu ar celtu. Wow, cik tev atvesanāca. Super. Ātrāk par tevi, ja? Es redzu, jā, ātrāk par skolotāju, forši. Tas man patīk, kad man ir tādi skolēni. Jā, bet sagaidīsim visus. Tad turpinās. Aha, Marija te rāda. Labs. Ir. Jā, tur ir, kur ir tā spirāle, arī var droši, jā? Nav tā, ka viņa mums paliek balta, tāda gaiša. Viņai vienalga būs gan dzeltens, tur būs gan balts, jā, kur redzam Van Gogam arī. Viņš tā kā nav atsevišķi, vienkārši jūtas it kā virpulis, kas ir viss kopā. Super. Un nākamā krāsa mums būs oranža krāsa. Man ir smukā oranžā krāsa. Super. Vanesa, ka varam iet tālāk pie oranžas krāsas? Super, Marijā tā arī rādīja. Jā, ceru. Jā, ka Martai pārējām arī ir. Super, kur mums ir oranža krāsa? Oranža krāsa ir tas mēnesis. Jā, tāpēc arī droši liekam tādu lielāko, vairāk tas krāsas. Daudz ūdens nevajag. Ņemam tādu tā kā čupiņu, lielāko čupiņu krāsas. Un šeit pa virsu, kur ir dzeltens. Man zinājas oranžā krāsa vai redzēt. Jā. Jā. Caurspīd. Un jā, tas ir tā, piemēram, ja es tagad lieku oranžu, bet viņš man tā kā neparklāja to dzeltenu, piemēram. Tad atceramies to līkumu, ka mums jāsagaida,
kamēr ir izžuvis. Tad mēs varam salikt vēl vienu slāni, tad būs forši. Ja? Šeit liekam. Jā, tad. Un tad apkārt var arī uztaisīt nedaudz oranžas strīpiņas, jā? Lai viņš spīd gan ar dzeltenu, gan ar. Un šeit arī var pievienot, šeit var arī pievienot. Es pabeidzu oranžu. Super. Jā, un šitas mazas strīpiņas arī, jā? Šeit, kur tas virpulis, jā? Jā. Kas vēl ko zina par Van Gogu? Vai kāds ir dzirdējis to stāstu, ka Van Gogs sev nogriez ausi? Es dzirdēju. Dzirdēji vai ne? Jā. Es pastāstīšu vienalga, varbūt kāds to nezina. Tad stāsts bija tāds, kas tur notika. Bija tā, ka Van Gogs noērēja vienu mājiņu, un viņš tur aicināja savu draugu ciemos. Ja? To pašu draugu, ko es stāstīju, kuru viņš gaidīja, kad gleznoja tas saules pucis. Ja? Pols Gogens. Un viss bija forši. Draugs bija atbraucis, bija vasarā, viņi gāja kopā gleznot ārā. Bet tad jau atnāca ūdens, palika jau augsti, jau nevarēja tā kā daudz iet ārā gleznot. Un viņi jau palika vairāk un vairāk mājās. Nu, un tā kā abi ir mākslinieki, un katram tur savs raksturs. Un tad vienu dienu viņi sastrīdējās. Un tā kā Van Gogs bija diezgan tāds emocionāls cilvēks, tā viņš arī rēdzēja uz to strīdu. Un, jā, tā viņam. Un es zinu vienu lietu par Van Gogu. Pastāsti, forši. Van Gogam nebija ļoti labi dzīve. Taisnība, jā. Vai jūs zināt, cik daudz gleznas pārdeva Van Gogs? Daudz. Patiesībā gandrīz nevienu vai tikai vienu gleznu, jo visas gleznas kļuva slavenas un dārgas tikai pēc tam, kad viņš nomira. Un patiesībā visu savu dzīvi viņam nebija daudz naudiņas, visu laiku viņa brālis viņam palīdzēja. Ja? Un, bet viņš vienalga vēlējies, viņš zināja, ka viņš grib būt mākslinieks. Ja? Bet, diemžēl, viņa gleznas likas pāriem tādas dīvainas, un tāpēc neviens negribēja pirkt. Ja? Un tikai pēc tam izdomāja, bet patiesībā ir smukas. Bet es jau zinu, kā gleznot smukas. Tā, tagad mēs paņemsim nedaudz baltas krāsas, ja? Un mēs turpināsim arī vai nu tieva otiņa, vai nu kociņš, ja, piemēram, kādam iepatikas un ir forši, bet tāpat mēs turpinām ar tādam tievam līnijām, un šeit, kur ir virpulītis, atkal startats. Tur mums ir gan dzeltens, oranžs, un mēs liekam ar balto, viņš iedos tādu vēl spilgtumu. Ja? Tad viņš būs balts tagad virpulī, un viņš būs šeit, kur mums palika šitais te kauns lejā, lai viņš arī... Pabeidzu. Es esmu vēl ātrā. Es vienkārši. Nu, šodien tev ir turbo režīms. Super. Jā, un es varu būt super ātra. Šodien es arī gleznošu. Un šeit, kur ir tas kauns leja, šeit arī var uztaisīt tādas gaišākas līnijas, bet šeit mēs tagad uzmanīgi ar to virzienu. Jā, šeit var droši tā kā nedaudz kā it kā kauns. Nevis horizontāli, bet nedaudz tā vertikāli. Nāk tas līnijas. Vertikāli. Lai tas kauns arī... Es to iemācījos. Un tur un vēl.
Mati ir vertikāli. Es jau tikai mācījos par glezdā, bet es domāju, es nezināju, neredzēju Van Gogu. Tā, re, kur mums ir tātad. Jūs droši sakat, jā, vai nē, savai mediātai, jā, ir kura brīdī jūs esiet. Vēl arī, lai mums tas kas redziet. Tā, redzu. Koči, nu man liekas, tev trūkst vēl koks. Bet šeit, piemēram, ir viena lieta, ko man vēl gribas pievienot, lai tas virpulis nav viņš tāds pārāk biez. Ko es daru? Es atgriežos pie sava tumši dzīves krāsas, jā. Un uztaisu tas pašus, atkal tos pašus tievas līnijas, tas trīpiņas. Bet vienkārši arī šeit iekšā, kur ir virpulis, es ielikšu vēl nedaudz tumšas. Lai tas virpulis, viņš tomēr paliek tāds caurspīdīgāks, jā. Bet tā ir tāda pati krāsa, kura bija tā pirmā. Jā. Un tad viņš nav tik blīvs, tad liekas, ka viņš ir viņam vairāk gaisa tur iekšā. Es pabeidzu. Jej. Tagad tas. Nu, tā, es nesteidzos, lai visiem. Paskatīt, varbūt tur, kur kalns. Nu, paskatīsimies, varbūt šeit var ielikt arī kādu. Es varu uzgleznot kalnu un mežu. Tur ir daudz kalniņi. Viens cilvēks nav atbaudījis tavu. Viņai blakus ir labie dzīvnieki. Viņi zina, kur iet un viņa dzīvības mājas. Bet Laura paslēpās, bet viņai bija īpašas, kaut kas īpašs, lai aizbiedētu svilpi. Tas ir ļoti skaļš svilps. Oč, tev kaut kāds stāsts, grāmata, ko tu esi lasījusi, jā? Nē, es jau to zināju. Un man arī ir ļoti skaļš svilpe. Zila. Super. Un viņš var nobiedēt visus dzīvniekus. Pat lauvu. Nu, lauva viņš ir tāds. Marjāta, kā tev iet? Kā? Super. Ir labi? Ir labi. Ok. Jā, tad kopumā tas trīpiņas uzlabot jau var. Jā, daudz var skatīties, kādas trīpiņas trūkst, vai grib vairāk tumšakas vēl. Tad vēl tad būs pēdējie 2 soļi. Jā. Tad mums vajadzēs zaļo krāsu un labāk tādu, kāda ir gaišākā. Marjāta rādījies, neredz. Vēlreiz lūdzu. Jā. Hei, labs. Super. Jā, man viss ļoti patīk. Jā, var, piemēram, kur mēnesis varbūt nedaudz košāk to dzeltenu. Varbūt tā kā vienkārši otru slānī ar dzeltenu, lai viņš tomēr tāds spīd. Jā. Nu tā, un lai mums šitais lejam melns nav tik drūms, mēs izmantosim zaļo krāsu.
Vai nu jau ir gaiša zaļa, ja nav, mierīgi var ņemt tumši zaļu, bet tad pielikt vai nu baltu, vai nu dzelteno krāsu. Man ir gaiša zaļš un tumši zaļš. Super, paņemam laba gaiša, jo gaiša būs tad labāk redzama kontrastaināk, ja, ar to melnu. Labi, jā. Ja? Un turpinam ar tiem pašām tiemam līnijām. Ja? Tas ir tas Van Gogha stils. Tas ir tas, ar ko mēs varam atpazīt. Tādas tievas līnijas. Un mēs liekam šeit, kur ir kalns, kur ir tā zeme, mēs saliekam. Ja? Un tad skatāmies. Es pieliku zaļo krāsu un skatos, cik labi vai slikti viņa ir redzama uz tā mana melna. Ja ir slikti redzama, es varu pielikt vēl nedaudz baltas krāsas. Tad samaisīt. Ja ir ok. Ja. Pabeigt. Nu šodien tev sanāk ļoti. Jā. Ātrāk par nevienu. Tā ir. Un varēšu ātri pabeigt. Mēs jau drīz visi pabeigsim. Jau ejam, jau. Drīz būs. Jā, bet kad pabeigts, es domāju, neviens nav ātrs kā es. Bet kāds ir ātrāk par manīm? Bet vai tev sanāca zaļš jau uz tā kalna salikt? Jā. Jā, ok. Nu, re. Tagad arī tas melnais, viņš nav jau tik drūms, viņam tur ir zaļš. Jei Merjātai gatavs, varu redzēt. Nekās nesadzamies visiem. Redzu, jā, Merjāta forši. Man patīk. Bet tas vēl nav viss, jā, šeit glezna mums palika tāds. Koks un mājas. Tieši tā, tad mums palika šeit priekšplāna tāds koks. Un mājiņas šeit ir, jā, vairākas mājiņas, šeit jau kā kurš grib, jā, var atstāt tikai to kalnu, var noteikti uzzīmēt arī tas mājiņas, jā. Es negribēšu mājiņas. Tā, bet, tā, es sagaidīju, Vanesa, var, jā? Tev sanāca, jā? Ok, super. Tad mums atkal vajadzēs melno krāsu un arī diezgan daudz. Mēs liksim šito koku. Ja? Un tad sākumā mēs varam uztaisīt, es tagad parādīšu. Turpinam ar to pašu tievu otiņu. Ja? Un tad šeit no leja, un viņš aizņem visu lapu. Ja? Šeit visa augstumā. Tad šeit no leja, un mēs ejam uz augšu. Ja? Un sākumā mēs tā kā zīmējam to konturu. Ja, kā viņš tur ies, un augšā viņš būs tāds tievāks. Un pēc tam jau var iekrasot iekšā to melnu. Un tas nekas, ja, piemēram, tur kaut kas, viņš iet tā kā pāri kādai zvaigznei vai... Ja? Viņš ir priekšplāna, un tas ir ok, ka viņš aizsēdz. Un tad droši viņu taisim tādu kuplāku. Ja, tas ir priekšplāns. Ja, un līdz galam, līdz virsum.
Mhm. Mhm. Ja gribas, tur arī var tā kā nedaudz tas zaļas krāsas pielikt. Es jau pabeidzu. Jē, labs. Ja, tad droši var uztaisīt arī mājiņas. Es netaisīšu mājas. Labi, jā. Es Es pat... uztaisīšu kaut ko citu. Mhm. Jā, patiesībā tas ir, mēs tā kā, mums šeit nav mērķis uztaisīt gleznu 1:1 kā Van Gogam. Mēs vienkārši mācāmies, kādam viņam ir tas stils, jā, un viņa stils ir tas, tie tādi trepieni. Bet mēs droši šeit varam pievienot, ko mums gribās, jā. Varbūt tur kāds cilvēks pastaigājas, varbūt, jā, ar mājiņam, bez mājiņam. Tas jau katrs var izlēmt, kā patīk. Es domāju, es atstāšu bez mājiņam. Man patīk tāds. Man arī patīk bez mājas. Vai ne? Bet es uztaisīšu ļoti smuku gleznu un es tev parādīšu, kā man sanāca. Noteikti. Jā, mēs tūlīt, kad pabeigsim, mēs visi padalīsimies. Jo taču ir interesanti, kā katram sanāca. Pabeidzi. Jā. Pabeidzi. Tu Super. zini kaut ko citu. Jēj, Mērjātei arī gatavs. Nu, malēč. Mhm. Ņemam nost koču, lai ir foršs ramīgs. Mhm. Jēj. Nu, re. Sanāca Van Goga stila zvaigžņota nakts. Mhm. Super. Tā. Es pārtapšu ierakstu, bet mēs noteikti vēl visi tagad padalīsimies. Mhm. Labi, es arī šeit ir uzbāzu.